Te ir jaunais slips. Priekšā ir kaut kāda akmeņi. Kā viņiem varēs pārbraukt pāri. Gandrīz vai taisna virsma, drusku sagrausta. Bet ja jums ir milzīga riteņa, tad viņi pāries pāri. Tas viss iepriekšējais, tas bija joks. Tas nebija slips, tā bija vienkārši Daugavas mala. Tagad gan mēs esam atnākuši pie īstā slipa. Tas ir Voleros. Pirms tam bija 2 video par tēmu ļoti slikts slips, kas bija Bolderājā. Leņķis, ar kur ir uztaisīts šis slips, ir diezgan nelietojams. Normāli ielaist laivu principā nav iespējams. Bija gandrīz labs slips, kas bija Lucavas salā. Te jau mēs redzam civilizētu slipu. Tagad mēs pārbaudīsim šo slipu. Šeit ir savādāk. Pa vidu laipa, kur var piesiet laivu. Tanī brīdī, kad jūs laivu ielaižat iekšā pa slipu, jūs ielaicat laivā iekšā, atpeldiet drusciņu. Īstenībā to motoru nedarbināt, jūs tur jau no piekabas viņu rociņām varētu šeit atvilkt. Un te ir pie kā piesiet to laivu. Ir kur piesiet, un re, kur ir arī mīkstumiņi, lai bortus laivai nesasistu. Izkāpt no viņas ārā, ja jūs, teiksim, motoru piebraucāt, iekāpiet mašīnā, izbrauciet ārā uz stāvvietu. Te ir diezgan liels placis. Īstenībā gigantisks. Viņš te jau bija, neviens viņu no jauna neizgatavoja, tā autobusu galapunkts bija. Un atstājiet savu mašīnu. Ļoti labs slīpums. Viņš nav galīgi lēzans, bet nav arī ļoti stāvs. Un kas mums te ar slīdamību? Viņš arī nav slidens. Betona gabals arī tīri tālu iet iekšā. Tur dziļumā viņš iet, tur ieslīdēt iekšā nereāli. Un arī izvilkt ārā varēs ar kaut kādu mazu mašīnīti, pat pilnpiedziņu te nevajadzēs. Te ir īstenībā visi nosacījumi ideālam slipam. Un tas nozīmē, ka, ja kāds grib uztaisīt, tad var. Un šāds objekts laikam vairāk vajadzētu. Teiksim, šis ir Voleros. Teiksim, Pārdaugavas iedzīvotājiem ļoti labi. Varētu vēl otrā Daugavas krastā tādu. Jūrmalā varētu tādu, ja. Un tad arī cilvēkiem būtu vairāk ko darīt. Būtu iespēja, teiksim, nopirkt laivas, bez stresa laist viņus ūdenī, attīstīt savu šos te hobijus, makšķerēšanu, ar ūdens sportu nodarboties. Tā kā tā turpināt. Es pat teiktu, ka šis ir labs slips. Jā. Ja mēs novērtējam Bolderājas slipu, to tanī promenādē, tad tur ir, tur ir četrinieks. Četrinieks, kā teikt, ieskaitīts tikai tāpēc, ka tur kaut kā ļoti pacenšoties var laivu ielaist. Lai gan, kad es pirmo video ieliku, tur bija daudz gimranieki teica, ka tas ir ok slips. Bet tādā momentā, kad no 100 cilvēkiem 90 saka, ka nav labs slips, laikam viņš nav labs. Lucavas salā kāds drusku jau bija kaut ko padomājis. Tur bija, kur mašīnu nolikt, tur bija, kur tīri teorētiski piesiet laivu. Bet arī ne līdz galam viss. Tur būtu kaut kādu sešinieku. Šim slipam mierīgi var likt 10. Viena nianses tīra, ko te varētu vēl uztaisīt, lai tas slips būtu ideāls vienkārši. Te vajadzētu nolikt toleti. 1 vai 2 toletes. Ja zini, kā no copas atbrauc, varbūt visu dienu sēdējis laivā vai pusdienu, tad fiks gribās aizskriet uz toleti, kaut kāds pudelīts, papīrīši izmest ārā. Vienīgs, kas tur ir tālumā? Tā nav toletīts. Varbūt tur jau ir toleti. Lojos par to toleti. Toleti tomēr ir. Tā kā nav tik traki. Gar malu ir kaut kāda akmeņa uzlikta. Un varbūt tomēr no 10 ballēm te nebūs gluži 10. Varbūt te būs kāds 9. Man liekas, te kāds jau ir ietriecies iekšā un atstājis zīmīti. Mēs jau visi zinām, ka Rīgā ļoti patīk stabiņi. Šeit ir īstā vieta, kuru vajadzētu ielikt stabiņus ar atstarotājiem, lai tumšā laikā cilvēks braucot redz tos stabiņus un tad nevienā pusē neiebrauc. Kā vienīgais īstenībā mīnus, kas te paliek, ir tās maliņas, jo kāds jau laikam tur ir ieskrējis tajos akmeņos. Jā, varbūt kāds, kas to lapiņu atstāja, ieraudzīs to video un var uzrakstīt, kas viņam tur sanāca pa bojājumiem mašīnai.